Dārgākā lieta pasaulīgā izpratnē, tās ir 5 lidmašīnas. Un mēs bieži lidojām abos virzienos un negribējās lidot caur Stokholmu vai caur Londonu. Un atnāca doma, ka esam nopelnījuši lidmašīnu. Es viņu padaru par savu dzīves vienīgo mērķi tajā dzīves jomā un izmantoju dzeņa stratēģiju, putna dzenīšu stratēģiju un kaļu tikai tajā virzienā. Un es pilnīgi nezināju, ko darīt. Es atdevos. Es nezinu, vai nu es laižos bezdibenī, jeb es tomēr kaut kā izceļos kā fēniks no pelniem. Dauman, tas ir tavs bērns. Tu palaidi to bērnu pasaulē tikai tad, kad tu 100% zini, ka viņš ir gatavs. Kas ir dārgākā lieta, ko tu jebkad esi iegādājies? Dārgākā lieta pasaulīgā izpratnē, ko es esmu iegādājies un ko es esmu iegādājies kopā ar partneriem, jo iet runa par biznesu šodien. Tās ir 5 lidmašīnas. 5 lidmašīnas, ko mēs nopirkām. Atklāt sakot, mēs gribējām nopirkt vienu, jo tajā laikā nebija tiešo reisu starp Islandi un Latviju. Un mēs bieži lidojām abos virzienos un negribējās lidot caur Stokholmu vai caur Londonu. Un atnāca doma, ka esam nopelnījuši lidmašīnu. Un tad, kad mēs aizbraucām uz to pie tā ražotāja, tad viņš teica, mums ir tāda paketīte sagatavot 5. Un lai saprastu, kāpēc gribot nopirkt vienu, var nopirkt 5, tas ir, pirmkārt, protams, tur ir atlaide, neslēpšu šo faktu, ja? Bet otrs ir tas, ka tie ir tie biezie laiki. Tas ir kaut kāds 2004, 2005, 2006 gads. Un man pašam personīgi dārgākā lieta nāk prātā pēdējā laika pirkums. Un pirkums saistīts ar manu vēlmi palutināt tieši sevi. Nevis nopirkt kaut ko tādu, kas ir vajadzīgs, teiksim, māja vai dzīvoklis vai ceļojums. Un tā palutināšana bija, es nopirku sev Bentley. Jo Bentleys ir manā pasaulē īpašs ar to, ka es biju saskāries ar Bentley. Mums bija viens kopīgais biznesa Bentleys, divvietīgais jau no 2000. Gada sākuma. Un es zināju, kas tas ir, kas tā ir pa kvalitāti, kas tā ir pa baudu tur braukt. Bet tas tomēr ir kopējais. Tas tāds mazs kolhoziņš partners starpā. Un tad es ilgi domāju, kā es paltināšu, un atnāca tā Bentley ideja, un atnāca kabriolets, un tas bija, tas laikam bija dārgākais, ko es nopirku. Kas bija tava panākuma atslēga kā uzņēmējam? Tā kā neesmu līdz šim atbildējis tādiem jautājumiem, tad tādiem konkrētiem, tā kā iespējams ir daudzas atbildes, bet nāk prātā tas, ka tad, kad es sajūtu, nevis ieraugu, bet sajūtu mērķi, uz kuru es eju, es viņu padaru par savu dzīves vienīgo mērķi tajā dzīves jomā, un izmantoju dzeņa stratēģiju, putna dzenīšu stratēģiju un kaļu tikai tajā virzienā. Iespējams, to es esmu kaut kā teicis, bet tas arī tas galvenais, ka ideja tāda, ja es vēlos uzkāpt Everestā, es vienkārši kāpu Everestā, es daru visu, lai uzkāptu Everestā. Un tā ir tā stratēģija. Es nesadalos sīk naudā. Jā. Tu paliktu pilnībā bez nekā, un tev tiktu dots uzdevums nopelnīt miljonu pēc iespējas īsākā laikā. Ko tu darītu? Paldies Dievam, ka es dzirdu šo jautājumu tagad, kad man jau ir liela dzīves biznesa atradumu pieredze, attiecību atradumu pieredze un garīgu atradumu pieredze. Un es zinu, kā pasaule darbojas, kā pasaule parādās, kā viņa strādā. Un es zinu, ka pasaulē valda vienmēr klātesošs pārpilnības likums. Un ka pasaulē jebko var izpaust, jeb manifestēt, esot pastāvīgā kontaktā ar mūžīgo stāvokli būt, ko Imants Ziedonis sauc par lielu elpu, par visumu, par mūžības stāvokli, jo mūžības stāvokli ir pārpilnība. Un
esot kontaktā pārpilnība var ienākt šajā mūsu abu redzamajā pasaulē miljona veidā, jeb citā veidā. Bet es kā Daumans atzīstu, ka es nezinu, kā nopelnīt miljonu. Es ieju meditācijas stāvoklī, savienojos ar savu patieso es, kas ir iekšējais mans režisors, Daumans, iekšējais režisors, mans patiesais es, kas mums visiem ir viens. Un es viņam saku, ka ir atnākusi doma nopelnīt miljonu, bet es šeit ārpusē esot, Daumantam esot, nezinu, kā nopelnīt, un es lūdzu palīdzību. Nevis kā ego, bet kā šīs pasaules neatņemama sastāvdaļa. Nevis, ka es gribu nopelnīt miljonu, bet es lūdzu dot man iespēju izbaudīt šādu dzīves pagriezienu, ka es nopelnu miljonu. Un tālāk, no pieredzes sakot, tālāk atnāk prātā ideja, kurā virzienā, caur kādu dzīves jomu, caur kādu biznesa jomu to miljonu var nopelnīt. Un tad iekšējais režisors māca, kādi soļi ārpasaulē Daumantam jādara, konkrēti, praktiski soļi, lai nonāktu pie tā miljona. Tā kā, viss ir tā kā, tas ir līdzīgi kā mājas projektēšanas ideja. Vispirms atnāk, gribu māju, tad es palūdzu kādam uzzīmēt māju, pats uzzīmēju māju, un tad es ceļu māju. Un tad līdzīgi ar to miljonu. Izņemot Latviju, kas ir tavs top 3 valstis vai vietas pasaulē, kur tev patīk pavadīt laiku? Sākšu ar beidzamo. Beidzamo man pagājušajā ziemā man pirmoreiz dzīvē izdevās pavadīt visu ziemu siltajā zemē. Tas bija Taizemē, konkrēta sala, neliela sala, saucās Koh Samui. Braucu uz turieni ar aizdomām, jo es esmu pieredzis tāds 4 sezonu cilvēks. Un kā es iztikšu bez ziemas, bet mēneša laikā visas manas aizdomas izšķīda, un es fantastiski baudīju laiku šajā mazajā nelielajā saliņā, kur var apbraukt pusotras stundas laikā ar skūterīti. Un tur bija tik daudz ko darīt, un tur bija tāda būšana. Tāda būšana laikā. Tā kā tas ir viens, Taizeme. Otrs ir manu biznesa partneru mītnes vieta, kur dzīvo visi pasaules man zināmie spēcīgākie vikingi. Tā ir Islande. Ļoti skarba zeme un skaista ar savu skarbumu. Un trešais ir Indija, jo tur sākās mani garīgie meklējumi, kas man ir atveduši pie šī galda tagad. Kāds ir trakākais stāsts no biznesa pieredzes, no biznesa dzīves? Visekstrēmākais, interesantākais piedzīvojums, kāds trāpījies? Viens ir tāds stāsts, ka vajadzēja aizvest apmaksu uz citu valsti, un tā apmaksa tika vesta somās. Un mēs noīrējām toreiz pieejamo lidmašīnu. Laikam bija vai no 254, 234, mēs tur bijām 3 cilvēki tā lidmašīnā. Ar to lidmašīnu aizlidojām līdz tai vietai, kur mums vajadzēja nopirkt to, ko mēs gribējām nopirkt. Un apmaiņā pret tām somām mēs dabūjām ļoti daudz tādas pasaulē vajadzīgas preces, jeb pārtiks produktus. Nē, esmu droši, vai tas man būtu tālāk jāstāsta. Tas bija tāds viens caur puķiem, un otrs bija manai kompānijai Nordic Partners ļoti, ļoti smagā pasaules krīze 2008. gadā, kas bija krīze pasaulē un Eiropā, bet mums bija viņa smaga, tāpēc, ka Islanda kā valsts bankrotēja tajā brīdī, un Islanda un islandieši ir mani partneri, un tāpēc tā krīze mūs skāra skarbi un pa īstam, un tas bija tāds milzīgs, tāds emocionāls un psiholoģisks pārbaudījums, ja mana biznesa universitāte, un nokārtojot 2 gadu laikā to universitāti, es nokļūtu citā svara kategorijā, jo es biju izgājis cauri tai psiholoģiskajai elītei. Kas tajā brīdī palīdzēja saglabāt kaut kādu stabilitāti, virzīties tālāk uz priekšu? Tajā brīdī bija zīmīgi, ka visa man zināmā iepriekšējā pieredze nevarēja man palīdzēt, jo
mūsu bizness, kas saucās Nordic Partners, un līdz ar to es pats kā tā vadītājs biju ieliks tādās skrūvspīlēs, ka tā pieredze nepalīdzēja. Un es pilnīgi nezināju, ko darīt, un es no nezināšanas tik ļoti atbrīvojos. Viss tad āmen. Es nokļuvu tādā neapzinātā surrender stāvoklī. Es atdevos. Es nezinu. Un tajā nezināšanā, kad manā nezinātajā surrender stāvoklī pazūd bailes par saviem nepareiziem lēmumiem. Es burtiski nezinu, ko darīt tagad. Ja? Jo tas, ko no manis prasa, ir tas, kā man nav un ko es nevaru iedot. Līdz ar to vai nu es laižos bezdibenī, jeb es tomēr kaut kā izceļos kā fēniks no pelniem. Un tajā nevarības atzīšanas stāvoklī tas tā kā neapzināti saku help, bet es neteicu help, es nelūdzos, es vienkārši atdevos un nāca ideja, kur es sapratu, ka tas ir tas, ko man jāliek priekšā maniem sarunu partneriem, un es viņu varu aizstāvēt, jo es saprotu to loģiku, no kurienes tā ideja atnākusi. Un tādā veidā mēs panācām vienošanos nepilnu gadu laikā ar tiem sarunu biedriem, ar kuriem mēs tur domājam par finansēm kopā. Kas ir vislabākais padoms vai mācība, kuru es saņēmu visas savas karjeras profesionālās dzīves laikā? Pirmā atbilde ir 2 vai 3 gadus savā dzīvē es biju inženieris. Pēc augstskolas es kļuvu par tiltu inženieru un es biju pabeidzis. Es kļuvu par tiltu inženieri un to uzņēmumu saucās Komunāla projekts. Tas inženieru institūts. Un bija 1989. gads. Un atmoda, un Latvijā visi Latvijas iedzīvotāji vēlās saprast sevi un dzīvot savādāk. Un es arī iedvesmojos un no visiem komunāla projekta inženieriem sāku vākt viņu mājās esošos lietas no Latvijas laikiem. Respektīvi, starp 20. un 40. gadu pagājušā gadsimta daudzi cilvēki glabāja arī padomu laikos visādas lietiņas, tādas, kaut kādas lietiņas. Ja? Un es viņu sāku vākt, un es biju pateicis tā, es gada laikā to izstādu saorganizēšu. Es biju komunāla projekta grupas vadītājs, komunāla projekta tautas frontes grupas vadītājs. Tur bija kā 300-400 biedri apmēram. Un es vācu, un, protams, bija liels atbalsts, un viss nesa, un tad mēs taisījām tās stendus, un tas bija ļoti interesanti un unikāli, un vien vairāk nesa. Un vienā brīdī, kad es pateicu, ka izstādē jābūt atklātai vienā, kaut kādā, 5. jūnijā, es jūtu, ka, principā jau ir, ja? Kaut kā jūtos tā, nav līdz galam. Un tagad jau es saprotu, kas tas pastāv, bet toreiz nezināju, ko darīt ar šo lietu, kā pateikts datums ir. Un es aizgāju pie viena vieda cilvēka, arhitekts Sergejs Nikiforovs, kur mēs parātam tiekamies Rīgā vēl. Un es viņam prasu, Sergej, ko lai dara? Es apsolījis, ka būs un nav, un pašam kauns, un ko darīt. Un viņa viedie vārdi bija apmēram tādi, ka Dauman, tas ir tavs bērns. Tu palaidi to bērnu pasaulē tikai tad, kad tu 100% zini, ka viņš ir gatavs. Ka tu esi pārliecināts, ka tavs auglis ir tā vērts, lai dalītos citiem. Un viņš to tik vienkārši pateica, ka man uzreiz tas pieleca. Mēs pārcēlām datumu vēl pa kādiem 3 mēnešiem uz priekšu. Visi tie 3 mēneši intensīvā darbā pagāja, lai noslīpētu to izstādi. Un tajā brīdī, kad mēs palaidām to izstādi, tad bija, pašam bija gandarījums, un tiem cilvēkiem, kas nāca, bija gandarījums. Un tas tāds milzīga mācība manā dzīvē. Ir tāds teiciens, ka vai nu auglis ir mans, vai es esmu tikai pasniegs. Var izlasīt daudzas grāmatas, vai aiziet uz kādu filmu, vai uz retrītu, vai uz semināru, un iedvesmoties no tās vietas, kur tu esi, kur kāds gudrs cilvēks kaut ko saka. Es iedvesmojos, un tad es skrienu mājās vai pie draugiem saku, tagad darīsim tā, jo tas ir rekur. Es jūtu, ka tur ir kaut kas. Tas, kam es saku, parasti neko nedzird, tāpēc, ka tas nav mans auglis. Es esmu tikai pasniegs, es esmu kā avīžu zēns. Lai gan iedvesma man ir, bet tā iedvesma ir virspusē, viņa nav pamatot, un tur nav tā pamatojuma. Tāpēc, kad auglis ir gatavs, jebkurā jomā, garīgo meklējumu jomā, biznesa jomā, jebkurā citā jomā viņš ir gatavs, tad tu droši viņu var teikt jebkurai auditorijai, un viņš tiks sadzirdēts un pieņemts. Kas ir tavs lielākais zinājspēks?
mans lielākais dzinulis šajā mirklī, kurā mēs ar tevi atrodamies, ir mans mērķis. Mans mērķis ir magnēts, kas mani dzen un velk no mērķa puses, velk pie sevis, no manas puses tas ir tā kā dzinulis. Ja? Citiem vārdiem sakot, es atdevies plūsmai. Mans mērķis ir Baltijas jūra, un es plūstu pa gauju, un es uzticos gaujai, ka gauja man nes uz jūru. Tas nozīmē, ka, lai izbaudītu pasaulē, šajā duālajā pasaulē, tos vārdus, kas ir šķietam neduāli, mīlestība, dievišķa mīlestība, dievišķa gaisma, dievišķa pārpilnība, dievišķa spēks, dievišķa pārliecība, ir pastāvīgi jāatrodās stāvoklī būt. Un apzinoties, ka tas tā ir, tad mans dzinulis ir maksimāli mācīties atrasties stāvoklī būt, lai pastāvīgi būtu tās pārpilnības, mīlestības, gaismas, drošuma, drošības sajūtā. Spēja paļauties, spēja atdoties, tas ir no tām vārdu salikumiem let it go, surrender. Jā. Es esmu, kas ir es esmu, tas no tā šie vārdi, kad mēs viņus sākumā dzirdam, mēs zinām, ka tur kaut kas ir. Tāpat kā Šekspīra to be or not to be. Bet, lai saprastu, kas šajos vārdos ir, let it go, vai surrender, vai es esmu, kas ir es esmu, ir jāizvēlās, jāpieņem lēmums, apgūt, kāds ir šo vārdu patiesais saturs. Un tam ir vajadzīgs tad laiks. Ja rīt būtu tava pēdējā diena, un tev būtu viens vēstījums, ko atstāt nākamajām paudzēm, kas tas būtu? Mīļie cilvēki, esiet pieņemoši pret citiem, piedodoši pret citiem, ļoti pateicīgi citiem, un vienmēr atcerēties, ka katrs no mums, lai kā arī man kā vērotājam tas neizskatītos, vienmēr dzīvē dara to labāko, ko viņš var izdomāt darīt, vai sajust, kas viņam jādara. Katrs. Un tāpēc tādiem vārdiem kā tiesāšana, kritizēšana, vērtēšana ar emociju kopā nevajadzētu vairs būt vietai mūsu pasaulē. Novēlu visiem būt pieņemšanā un pateicībā par visu, kas ar mums dzīvē notiek, jo tas ir vienīgais, kā mēs mācāmies atbrīvoties no tā, kas mēs neesam.